Kāds tu esi ceļotājs? Vai tu esi plānotājs, pēdējā brīža ceļotājs vai klejotājs? Paskaties pēc savu dzimšanas dienas datuma. Iesim pēc kārtas, apziņas skaitlis 1, tātad dzimuši 1., 10. vai 19. vai 28. datumā. Ar plānošanu varētu būt, ka kāds no varbūt 28. plāno, bet pārsvarā viņi tomēr būs tādi spontānāki, pēdējā brīža ceļotāji vai arī klejotāji. Savukārt apziņas skaitlis 2. Tātad dzimuši 2., 11., 20. vai 29. datumā, tās būs atkarīgs no kompānijas. Viņi var kādam arī saplānot un padomāt par to plānošanu, bet ja pēkšņi kaut kāda kompānija forša viņus paaicinās pēdējā brīdī, viņi var arī pavilkties līdzi tam. Tā kā tur varētu būt dažādi. Apziņas skaitlis 3. Tad cilvēki dzimuši 3., 12., 21. vai 30. datumā, tie būs vairāk tomēr plānotāji. Viņi būs arī ļoti labi organizētāji ceļojumu un parūpēsies par katru nieku un sīkumu. Tāpat arī apziņas skaitlis 4. Dzimuši 4., 13., 22. un 31. datumā. Arī šie cilvēki ir diezgan labi ceļojumu plānošanā, un tāni var jau būt, ka kādreiz arī kaut kur spontāni aizbrauks, ja viņus būs izbasījusi esošā sistēma. Vienkārši nomainīt vidi un kaut ko jaunu. Apziņas skaitlis 5, cilvēki dzimuši 5., 23. un 14. datumā, tie vairāk būs tādi ļoti spontāni cilvēki, ceļotāji, arī klejotāji. Plānošanā viņi būs labi tajā, ka viņi diezgan labi aprēķinās laiku, cik vajag, lai aizbrauktu no vienas vietas līdz otrai un vispār kā pārvietoties. Šī loģistikas puse ir gana spēcīga visiem šiem pieciniekiem, bet viņiem ļoti patīk brīvība un spontanitāte. Kāds ir tavs dzimšanas datums un kāds tu ceļotājs esi un vai šis šeit teiktais atbilst tev? Atdalies komentāros un piesako manam profilam.